Labvakar. Tātad cerams sanāks pēc iespējas precīzāk un skaidrāk izstāstīt, saprotamāk. Nu, sāksim laikam ar to, ka jūsu mācības augstskolā un tas, ka jūs vēlējāties taisīt abortu un ka jums bija karjera svarīgāka, nekāda sakara ar to visu nav. Un ka jūsu meitai bija, ne meitai, es atvainojos, jūsu omei bija dēls ar garīgiem traucējumiem, tam arī nav nekāda sakara, jo dvēsele un ķermenis tās ir divas dažādas lietas. To, ka jūs dzīvojāt bailēs, tas arī neietekmē neko. Bailes, tas ir jūsu nervu pamatā, tas ir jūsu, kas jūs to nodarat sev. Bailes, tas ir pats šausmīgākais, pati zemākā vibrācija, kāda vien var būt īstenībā. Jo tas ir ļoti, ļoti traki. Bailes ir viens no pirmajiem, ar ko mums vajag cīnīties. Bailes ir jāpārvar. Tieši tā es jau runāju iepriekšējā video, ka tie ir arī stereotipi. Visi mēs baidāmies, ka citi mūs nosodīs un kas tik ne. Tieši pretēji situācija ir jāpieņem tāda, kāda viņa ir vienmēr. Tikai un vienīgi tad, kad tu pieņemsi, tad situācija arī atlaidīs. Par to vēlāk. Tātad jūs rakstat, kad uzzināju, ja būs dēls, tad katru dienu skaitīju pie sevis, man ir vesels bērns. Tas ir labi, jā, tā ir afirmācija, tas ir labi, tas ir iegalvojums, bet jums tam vajag ticēt, lai tāda lieta strādātu. Tas nenostrādāja tāpēc, ka tās mazās dvēselītes plāns bija cits, vai arī jūsu karma bija cita. Jā, tūlīt skaidrošu par to. Tātad pašreiz dēlam ir 8 gadi, autisms ar vidējās pakāpes garīgo atpalicību. Ok, valodas attīstības aizturēs. Kas ir autisms? Pārsvarā es nevaru apgalvot, ka tas ir 100%. Pārsvarā notiek tā. Es vēl neesmu par to pastāstījis, bet bija 3 viļņi ar zvaigžņu dvēselēm, kuras tika sūtītas uz Zemi. Un kād cilvēks, dvēsele, pirmo reizi nāk iemiesoties uz planētas Zeme, viņa nav iemiesojusies nereizi uz planētas Zeme, viņa ir no kaut kurienes, no citurienes, no Oktūrijas vai no jebkurienes, vai ne? Viņa tajā brīdī, viņa izplāno savu dzīvi, viņa izvēlās savus vecākus, un iemiesošanās brīdī dvēseles, tieši tās dvēseles, kas pirmo reizi iemiesojas uz planētas Zeme, nobīstās, un viņas var noslēgties sevī. Tā kā noslēgties. Viņa ienāk un noslēdzās. Un tā mums rodās piedzimst bērniņi ar autisma slimībām. Tāpēc, ka tam bērniņam dvēselīte ir noslēgusies, viņa sēž iekšā, viņa domā ātrāk, es gribu mājās, tikt ātrāk, es gribu tikt mājās. Tas ir viens no variantiem. Ja ir šitas variants, vienīgais, ko jūs varat darīt, tas ir, kā jūs jau minējāt, pēc iespējas darīt šim bērnam dzīvi komfortablāku un radīt viņam dot mīlestību un radīt viņā prieku un laimi un visu pārējo, lai viņš sajūt to, ka viņš ir mīlēts un viņš ir vajadzīgs un, jā, ka viņš ir vajadzīgs uz šitās pasaules. Jūs jautājat, vai es pareizi saprotu, ka manas ir mācības pieņemt situāciju tādā, kādā tā ir šobrīd un mācīties mīlestību. Tieši tā ir pati galvenā mācība vienmēr. Pieņemt situāciju tāda, kāda viņa ir. Tas ir pats svarīgākais. Un nesautīga mīlestība. Jums savs bērns ir jāmīl, kāds viņš ir. Viņš ir jāmīl. Viņš ir atnācis uz šejienu ar savu mērķi, vai ne? Un tātad jums mazulītis ir jāmīl no visas sirsniņas. Un jārada viņā tā pozitīvās un tās gaišās emocijas. Kas vēl var būt? Otrs variants. Iespējams, jums ir karmiskais līgums. Iespējams, jūs iepriekšējā dzīvē abi divi bijāt apgrieztās lomās. Jūs nodarījāt pāri tai dvēselītei. Jūsu dvēselīte nodarīja pāri tai dvēselītei. Un jūs noslēdzāt līgumu, tātad, lai jūs viņa priekšā izpirktu savu karmisko parādu,
Jūs tagad šajā iemiesošanās reizē viņu aprūpēsiet visā viņa mūža garumā. Un tā ir tātad karmiskā izpirkšana, bet tas arī ir mācību stunda ļoti laba, vai ne? Bet tas vairāk par karmisko izpirkšanu. Tādi varianti var būt. Vai nu tāda veselīte ir noslēgusies, vai arī jūs izpērkat savu karmu, vai nu trešais variants jūs vienkārši jūsu dvēselē, kas ir jūsos, bija vajadzīga mācību stunda, lai rūpētos par sev tuvu cilvēku, lai būtu tā kā piesieta viņam visu mūžu, lai jūs nevarētu tikt projām kaut kur, lai jūs būtu viņam blakus, iemācīties to rūpēšanās, to stundu apgūt, vai ne? Tādā gadījumā šī dvēselīte atnāca, iemiesojās jūsu bērnā ar tādu diagnozi, ar tādu slimību. Tā jebkurā gadījumā šajā situācijā bija jūsu appusējā vienošanās, un jūs to darat pēc appusējās vienošanās. Arī iepriekšējā situācijā tā ir jūsu appusējā vienošanās, ja tā ir karmiskā atpelņā. Vienīgais variants var būt, kad dvēselīte tātad viņas ir nobijusies, kas nebija ieplānots. Dvēsele nobijās pirms iemiesošanās un noslēdzās. Tad tas nav ieplānots, bet, ja pat tas nav ieplānots, vienalga jūs šajā dzīvē gūstat ļoti labu mācību. Ok, tagad pie jūsu jautājumiem. Vai līdz 10 gadu vecumam var bērnu izārstēt, ja māte apgūst mācības? Nav svarīgi mācības, es īsti neredzu saikni starp mācībām un 10 gadiem. Tur nav nekāda sakara tam visam. 10 gadi bērnu, ja dvēselīte ir noslēgusies, tad viņu neizārstēs. Es beigās izstāstīšu par ārstēšanās variantiem, ok? Jā, bet ar jūsu mācībām nav nekāda sakara. Jūs varat droši mācīties, nemācīties, tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Jums ir galvenais dot tam bērnam pēc iespējas vairāk mīlestības, likt saprast to, ka viņš ir vajadzīgs, un viss būs kārtībā. Viņam galvenais ir jūsu mīlestība. Tad nākamais jautājums. Vai bērns tiek dziedināts, ja māte mīl bērna tēvu? Bērns dziedināts netiks cilvēciskos nekādos veidos. No mūsu puses mēs nevaram viņu izdziedināt. Tātad ar kaut kādu attieksmi vai ar mīlestību pret viņu, jūs varat darīt viņa dienas pēc iespējas patīkamākas, un lai viņš ir laimīgs, vai ne? Cik jau tas ir iespējams. Protams, viņu darīs laimīgāku tas apstākļus, ka jūs mīlat viņa tēti. Tas arī darīs viņu laimīgu, protams. Bet tas nepalīdzēs dziedināšanai. Jā, tālāk. Tātad bērns mācās un atspoguļo vecākus. Jā, bērns mācās un atspoguļo vecākus. Tas ir skaidrs, jā, tas ir vienmēr. Mēs mācām tikai ar savu piemēru bērna. Bet, jā, mēs mācām, bet tas nepalīdzēs nekādā veidā dziedināšanai. Tad nākamais jautājums. Vai es ar savām bailēm piesaistīju šo situāciju? Nekādā gadījumā. Nekādā gadījumā. Jūs ar bailēm nepiesaistījāt viņu. Ar bailēm viņu nevar piesaistīt. Jūs nevarat izmainīt ar savām kaut kādām bailēm vai ar kaut ko, ieplānot to dzīves, citas dvēseles ieplānot to ieceri. Tas nav iespējams. Jūs varat sabojāt savu dzīvi tagadējo, iegrimstot depresijā, izrādot tur bailes, par visu baidoties un neko nepielaižot klāt un tādā garā, bet to situāciju jūs ar savām bailēm nekādā gadījumā nevarējāt. Tas ir pilnīgi izslēgts. Nevarējāt piesaistīt. Visvairāk traucē garīgie traucējumi un viņa pasaules uztverē. Jā, tur neko nevar padarīt. Viņš ir vienkārši jāpieņem. Viņš ir ļoti skaista dvēselīte. Viņš ir visticamāk, vai nu viņš ir zvaigžņu bērns, viņš vispār ir tik tīra dvēselīte, ka jūs pat iedomāties nevarat. Viņš vienkārši nav bijis uz šitās planētas. Planēta Zeme tā ir visskarbākā vieta, kur iegūt mācību. Tā ir visskarbākā vieta. Tā kā to vajag pieņemt, un tas pārvērtīsies ne jau par traucēkli, bet tas radīs jūsos citas emocijas. Vai ar piedošanu es varu izdziedināt bērnu? Kam jūs grasaties piedot? Es te īsti nesaprotu. Bet nē, ar dziedināšanu nē, vai ar piedošanu nevarēsiet jūs izdziedināt. Tas tie ir atkal cilvēciskie faktori. Tur ar piedošanu var pārtraukt karmu un tādas lietas izdziedināt nevar. Tā, esmu iemācījusies ar viņu pareizi runāt, tas ir vispār ideāli. Tieši tas jums ir jādara.
Katru vārdu pārdomāju, ko viņam saku. Autisma spektra iezīmes mazākajam, jo meklēju pati sevi, ko man mainīt. Jums vajag vienkārši, es domāju, sevi mainīt, jums vajag pieņemt to situāciju. Pieņemt un mīlēt viņu. Tas ir arī viss. Un sev galvenais piedot. Jūs nešaustiet sevi nekādā gadījumā ar to, ka jūs esat to situāciju pievilkusi. Tas nav iespējams. Jūs to nevarējāt izdarīt nekādā veidā. Nekādā. Jebkurā gadījumā, lai arī kā būtu, no šitās situācijas visi ir tikai un vienīgi ieguvēji. Cilvēka smadzenē to ir grūti saprast. Tas ir ļoti grūti saprotams, bet no dvēseļu skatu viedokļa šajā situācijā visi ir tikai un vienīgi ieguvēji. Kāds māca, kāds mācās, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Laba mācību stunda priekš jūsu dvēseles, tas vispār ir perfekti. Šobrīd nezinu, kā uzlabot viņa uztveri, garīgos traucējumus. Kā jau es arī iepriekš teicu, jā, uzlabot jūs to varat ar attieksmi pret viņu. Ar attieksmi. Lai viņš saprot to, ka viņš nav lieks, ka viņš tiek mīlēts un ka viņš ir pats labākais pasaulē, pats mīļākais pasaulē, pats skaistākais. Un vienkārši radiet viņa sirsniņā prieku. Tātad, tagad par ārstēšanu. Kādi veidi ir izārstēt? Ja tā dvēselīte, tātad, ja ir pirmais variants, ja tā dvēselīte ir noslēgusies, nobijusies pirms iemiesošanās un noslēgusies, tad to nav iespējams izdarīt. Tas ir jāsaprot, jāpieņem un, kā es teicu, jārada prieks viņam pēc iespējas lielāks un mīlestībā. To nevar izlabot. Nākamais. Ja jūs tādā situācijā, ja tas ir karmiskā vienošanās, to var izlabot, ja tā ir karmiskā vienošanās. Ja jūs būsiet ieguvuši savu, tātad atpelnījuši pret viņu to, kas jums tika ieplānots, tātad jūs esat varbūt nodarījusi pāri tai dvēselītei tajā dzīvē, vai ne jūsu dvēselē, vai iepriekšējā, vai pāris dzīves atpakaļ. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jums bija jāiziet kaut kāds attiecīgs laika periods. Zemapziņa pati reizēm nemāk atslēgt to visu procesu. To visu var izdarīt un izārstēt regresa laikā. Regress ir tāds transa veids, kurš atgriež jūs bijušajās dzīvos dvēseļu pasaulē, šajā dzīvē atpakaļ uz kaut kurieni, atrod tos momentiņus, kad kaut kas tieši ir noticis. Tātad jums kas ir vajadzīgs? Bērnu, 10-gadīgu, 8-gadīgu bērnu nevar iegremdēt regresā. Tas nav iespējams. Jūs, kā bērna māti, var ielaist regresā, un jūs, kā bērna māte, griežaties pie jūsu bērna dvēselītes augstākā es ar lūgumu, ar jautājumu sākumā, kas notiek, kāpēc mans bērns ir tāds. Otrs, vai var to lūdzu izārstēt? Tad jums augšējais es atbildēs, vai mēs varam vai nevaram to izārstēt. Ja tas ir mācību stunda vai arī karmiskais parāds, ja ir iziets, tad rezultāts būs ļoti spilgts. Viņa spēja izdarīt visu. Viņa spēja izdarīt visu tajā vietā. Vienkārši tas ir jādara. Svešs cilvēks nevar griezties pie sveša augšējās, pieņemsim es, jūsu vārdā nevarētu griezties pie jūsu augšējās, vai es jūsu bērna vārdā nevarētu to izdarīt vai kāds cits. Jūs, kā bērna māte, jūs pielaidīs augšējās es. Jūs tajā procesā būsiet paši tajā transā, jūs visu atcerēsieties, jūs tur būsiet, jūs, kad atgriezīsieties, jums viss būs jūsu atmiņā. Kas bija pateikts, kuras situācijas, kāpēc tas ir nodarīts, kā tas tika nodarīts. Varbūt tas ir kaut kāda cita aspekta dēļ, jo cik cilvēku, tik variantu. Es jums tagad nosaucu tos 3 tādus variantus, kuri varētu būt paši tādi spilgtākie vai ne paši tādi, kuri notiek visbiežāk. Tātad dvēsele noslēdzas, karmiskajā vienošanās vai arī mācību stundām. Tie ir tādi 3, kas ir vispatstāvīgākie. Jebkurā gadījumā, ja ir jebkurš no viņiem, kad būs, jūs var glābt tikai un vienīgi regress. Nevienas zāles, nevieni ārsti, piedošanas, kaut kas piedošana, mīlēšana un tādas lietas var uzlabot viņa labsajūtu uz mūsu pasaules vai ne uz mūsu zemes šobrīd. Bet tas viņu neizārstēs. Izārstēt var tikai viens faktors, viena vieta, viena enerģija, viens spēks. Tātad
mūsu augšējais es, Dieva enerģija. Ja jums ir interese un tātad, ko es izstāstīju, varat turpināt uzdot jautājumus, mēģināšu atbildēt tālāk, vai rakstiski, vai video tādā veidā. Ja būs vajadzība, man ir regresologi, es esmu ļoti daudz ar viņiem komunicējis, un ja ir arī diezgan uzticami, kurus es varētu tā kā pat ieteikt, tā ka droši rakstat, ja ir vajadzīga padalīties ar kontaktiem regresologu, arī jautājiet, vai arī kaut kāda cita veida palīdzība. Lūdzu, droši. Turaties galvenais. Pieņemat mazo, mīlat viņu un pati turaties un piedodiet sev galvenais, tāpēc, ka tā nav nekādā gadījumā jūsu vaina. Tas ir 100%. Ja pat tas ir no pagājušās dzīves karmiskais parāds, tad tā tas notiek. Tātad jūs jau nodarat pāri, tad jūs vai nu jums nodara pāri, vai arī jūs pēc tam tā kā atstrādājat tam cilvēkam. Savādāk nenotiek. Tie, kas notiek mums, tad tiesāšanas uz zemes, tas te neskaitās garu pasaulē. Mēs tāpat atbildēsim visi viens otra priekšā. Ceru, ka izskaidroju saprotami. Un, ja kas lūdzu, droši rakstat jautājumus vai secinājumus vai tā tālāk.